Hei, čau visiem! Iepazīstināšu drusciņu ar sevi. Mani sauc Jana, un pēdējā laikā pamanu, ka cilvēki jūtas ļoti nomākti, un es viņus saprotu, jo pati tam esmu gājusi cauri. Es esmu no cilvēkiem, kuriem principā viss ir jāizbauda uz savas ādas, jo tikai tad es principā droši varu runāt pār visādām lietām, balstoties tīri uz savu pieredzi un izjūtām. Savos video es jums stāstīšu par tēmām, kuras ir vai bija aktuālas manā dzīvē, un es meklējot vajadzīgās atbildes, izlasīju ļoti daudz grāmatas, klausījos savos foršajos draugos, radu sev atbildes un centīšos jums tās tādā koncentrētā veidā tā kā pastāstīt, un šos video es ierakstīju ne tikai jūsu dēļ, bet arī sev, jo šo informāciju man vajag pa laikam pašai tā kā, lai neaizmirstos tā kā pārlasīt, bet vieglāk man būs ar austiņām to noklausīties, un tāpēc man ir savi tā kā konspekti, visa vajadzīgā informācija tā kā izrakstīta ārā, un tāpēc es nolēmu, ka jānofilmē video, jo varbūt tieši tāpat kā man dažādas tās lietas ir palīdzējušas, varbūt arī kādam tas noderēs. Tāpēc sāksim ar tēmu par tādu skaidrojumu, varētu teikt, par visu kaut ko. Vai esat piefiksējuši, ka vieni notikumi dod spēku un citi tos tā kā atņem? To sauc par saspringzinājumiem vai stresiem ikdienas dzīvē. Slimības izraisa stresi, bet vai var ticēt, ka stresi nosaka visas slimības? Piemēram, ja, teiksim, bērnībā jums kāds ir pateicis sliktu vārdu, un tagad ikreiz, kad jūs to dzirdēsiet televizorā, vai kāds jums pateiks šo vārdu, vai jūs vienkārši dzirdēsiet, ka kāds citam saka to vārdu, jūsos sāks darboties negatīvā saikne. Katru reizi jūsu pacietības kausā iekritīs pa lāsītē, līdz trauks piepildās, jo negatīvākas būs tā kā jūsu sajūtas, jo lielākas būs pilis. Un tad, kad sāk līt pāri malām, tad vienkārši rodās slimība, jo būs lielāka peļķe, jo nopietnāka slimība jūs piemeklēs. Būtiski ir pašam vērtēt tā kā savu situāciju, jo kas vienam ir labs, tas otram varbūt pilnīgi neder un ir slikts. Nevajag meklēt vainīgos, bet saprast, ka viss sākās tikai tā kā iekš jums. Kosmiskais likums ir, kā līdzīgs pievelk līdzīgu. Ja jūsos ir bailes saslimt, jūs saslimsiet. Ja jūs sargaties no zagļiem, viņi tā kā kaut kur no stūra uzglūnēs. Ja jums būs bailes, ka jūs apkrāps, jūs ar domu šos krāpniekus vienkārši sev piesaistīsiet. Ja cilvēks ir slims, viņš sevī jau ir uzņēmis slikto un principā tā nodarījis pār savam ķermenim. Visu stresu pamatā ir bailes, tāpēc būtu jāpiedod sev pieļautās kļūdas, piedodiet citiem, pat ja nevienmēr tas šķiet tā kā patīkami, jo viņu aplamā rīcība liecina tikai par mūsu trūkumiem, tāpēc, ka līdzīgs līdzīgu piesaista. Un tas, kurš cer, kā rokas mājienu, viņa kaitas tiks izdziedinātas, smagi kļūdās. Šis lētticīgais cilvēks vēlāk maksās vienkārši ar savu veselību. Ja jūs domājat, ka kāds jūsu stāvokli atvieglos, uzliekot rokas vai pārraidot enerģijas efekts, tomēr būs, bet viņš būs ļoti izlaicīgs un iznīdies tikai sekas, un tādā pašā veidā arī ārstē tradicionālā medicīna. Izejot no savas pieredzes, varu to visu apliecināt, jo 20 gadu laikā man ir bijušas 10 pat ar kaut kādām vēl sīkām operācijām kopā, tāds skaits operāciju. Un pēc pēdējām 2 muguras operācijām es pilnīgi pārliecinājos, ka viss, ko es daru, ir ļoti īslaicīgs. Principā sāpes katru dienu, pat darot elementāras ikdienas lietas, no kaut kādām kustībām rodas uzreiz tūska, tas viss spiež uz nerviem,
un brīžiem nevarēju pat nenormāli piecelties, neiztaisnoties stīvums, tad rodās ritīgs besis no tā, ka es agrāk varēju tik daudz izdarīt, un tagad man ir jādomā, ko es drīkstu darīt, ko nē. 4 gadu garumā to tikai darīju, kā gāju uz masāžām, vingrošanām, baseinu, sanatoriju, blokādes, teipošana, nūjošana. Vienalga radās sāsinājumi, ķēros klāt jau pie mazāk tradicionālām lietām, scenarterapija, osteopāti, elpošanas prakses, meditācijas, stāvēšana uz naglām, augstās ūdens peldes. Efekts tāpat bija uz neilgu laiku. Un no daudziem cilvēkiem dzirdēju, ka jāmeklē iemesli sevī, bet kā to darīt un ko lai dara, ja rocies un rocies, bet pie atbildēm, kā nevar tikt, tā arī netiec. Sapratu, ka visu varu labot, jā, tā kā novērst cēloni, bet cēlonis ir dziļi katrā cilvēkā iekšā, un daudzi to pilnībā negrib atzīt vai neapzinās. Gribas vēlreiz atgādināt, ka jebkurā mīnusiņā ir plusiņš un nevar būt tikai labais bez sliktā, jo tieši viss tas kopsumā mums dod iespēju tā kā mācīties, un tieši pēc rūgtās pieredzes mācības būs vislabāk tā kā apgūtas un būs vislabākie rezultāti, jo principā es uzskatu, ka tas mūs padara stiprākus. Tie, kam nepatīk, norāda uz viņu kļūdām un māca, kā tās labot, nolēma principā sevi ciešanām, jo materiālajā negatīvismā, turpinot, tā teikt, ripot lejā pa kalnu, ja, mēs nodarām pāri principā visiem. Slimnieks ap sevi izstaro negatīvo enerģiju, un no tās cieši apkārtējie. Viss, ko cilvēks dara, pie viņa atgriežas dubultā. Ja labo, tad labais atgriežas dubultā, ja slikto, tad sliktais, protams, atgriežas dubultā. Cilvēka slimība ir sekas negatīvai domai, un likuma nezināšana vienkārši neatbrīvo no soda. Nedusmojieties uz tiem, kas dara ļaunu, jo kad jūs dusmojaties, jūs darat pāri tikai sev. Agri vai vēlu, jums pat nav jāiespringst un jādomā par to, viņi saņem savu tā kā sodu. Ko jūs varat darīt, lai jums nebūtu slikti un lai jūs tā kā nekrātu negatīvās emocijas sevi? Princips ir ļoti vienkārši, jums jālūdz piedošana. Vienkārši jālūdz piedošana, tas, lai cik arī tas netaisnīgi jums tas citreiz šķistu. Un nav obligāti jālūdz piedošana skaļi. Piedošana domās, tā ir tāds pats iedarbīgs spēks, kā principā skaļi lūgtai piedošanai. Ja jūs piedosiet no sirds, saikne atbrīvojas principā tūlīt un pilnīgi. Ja neprotat koncentrēt domas, tad atkārtojat pie sevis tik ilgi, līdz jūs jutīsiet, ka problēmas vairs nav. Principā sanāk tā, ka katru dienu jums atkal atkārtojas kaut kādi stresi, nāk klāt kaut kādas situācijas vai kas, jums ir atkal un atkal katru dienu, teiksim, jāstrādā ar sevi un visu laiku jāatcerās, kad jums ir jāprasa tā piedošana. Jo es arī skatoties, izējot no savas situācijas, varu pateikt to, ka tā kā man tās sāpes bija hroniskas, līdz ar to man sanāk, ka organisms reaģē pie katra sīkuma. Ja es atkal tikko kaut kādu slikto emociju, teiksim, uzkrāju vai pa daudz daru, kas manam organismam nepatīk, momentā sākās reakcija un organisms dod par sevi ziņu. Un līdz ar to es saprotu, ka man ir jāstrādā ar sevi un atkal jāprasa tā kā sev piedošana, ka es pārstrādājos vai es atkal uzņemu kaut kādu lieku enerģiju uz sevi. Un arī var gadīties tā, ka
piemēram, jūs uzskatāt, ka tas cilvēks jums ir darījis pāri vai aplami, bet tas var būt tikai jūsuprāt, viņš nemaz iespējams nav domājis sliktu jums. Ja, piemēram, cilvēki savstarpēji strīdās, un manī tas izraisīs sliktas izjūtas. Ja. Es varu teikt, ka es piedodu jums, ka strīdoties jūs darāt man sliktu. Es piedodu sev, ka esmu to uzņēmis sevī. Kāds ir slims un man ir satraukums un bailes, es varu prasīt, ka es piedodu slimniekam, ka viņš, slimodams, nodara man sāpes, es piedodu sev, ka esmu tās uzņēmis sevī. Tad, teiksim, kāds ir nomiris, jā. Es piedodu mirušajam, ka viņa nāve man sagādā sāpes, un piedodu sev, ka esmu tās uzņēmis sevī. Ļoti bieži sērojošie palicēji saslimst, jo raudādami nodara sliktu nelaiķa garam. Gars grib būt, un tam ir jābūt brīvam. Cilvēks, kas nomirst, to ir vēlējies, viņš ir gribējis tikt brīvībā. Nāve principā ir patīkams tā kā pārdzīvojums. Tie, kas ir izjutuši klinisko nāvi, to var apliecināt. Var piedot arī, teiksim, notikumiem, traumai, operācijai, avārijai un tā tālāk. Vai emocijām, sāpēm, bailēm, sarūktinājumam, vainas izjūtai, sliktai priekšnojautai, briesmu izjūtai. Piedot var pat vissliktākajai īpašībai, ja, rakstura īpašībai. Pat mugurkauls vai neliels sāpošs posms mugurkaulā var iztaisnoties vieglāk, ja tam lūdz piedošanu, kā, teiksim, krītot vai ar smagu darbu, tam ir nodarīts pāri. Tā jūs pāraujat to negatīvo saikni, kas kropļo jūsu mugurkaulu. Var prasīt piedošanu katram skriemelim, teiksim, atsevišķi. Ja jūs zināt, ka ir slims kaut kāds konkrēts skriemelis, tad runājat tieši ar to. Viss ir it kā vienkārši, bet reizēm arī sarežģīti. Jo katram cilvēkam tas ir jāapgūst pašam, neviens jums to, cilvēki var jums to it kā pamācīt, bet jums ir jāsaprot pašam, kā ar sevi strādāt. Neviens ārsts nevar jums garantēt un dot jums veselību, neviens cits to nesniegs. Var tikai uz laiku noņemt simptomus, jā, un ciešanas, un vesels kļūsiet vienalga tikai tad, kad izpratīsiet slimības iemeslu. Mūsu kļūdas labot nekad nav par vēlu. To var darīt, kamēr esat dzīvs. Mēs nonākam fiziskajā pasaulē, lai apgūtu zemes gudrības. Itin viss šeit ir principā mācība, un mācīties var dažādi. Labais piesaistīs labo, sliktais piesaistīs slikto. Turklāt uzreiz no pirmā skata, teiksim, to piesaistāmo var nesaredzēt, jo tāds tādu un līdzīgs līdzīgu piesaista. Teiksim, jo vairāk ļaunais ir blakus ļaunajam, jo vairāk tie viens otru tā kā māca, vai nu abi apgūst mācību. Kļūst labāki, vai kas ļaunāk, abi mācību tā arī nesaprot. Tas, ko ik viens no mums šobrīd dara, paliek mūžīgi un ietekmē principā nākotni. Viss, ko esam pagātnē darījuši, ietekmē gan tagadni, gan nākotni. Nāve, tā ir noieta posma tāds robežstabiņš, jā, un nāves bailes ir cilvēciskās muļķības mērs un tādas civilizācijas neprasme pareizi uztvert dzīvi tā, kā tā būtu jāuztver. Baudīšana, principā dzīves baudīšana nāk kā bonus, ja visu cenšas darīt kā vajag, bet principā cilvēks uz zemes dzīvi nāk dzīvot nevis izklaidēties, jā, bet tiešām tas viss tikai nāk tā kā bonusā, ja viņš visu pareizi dara. Kad mēs iemiesojamies fiziskajā ķermenī,
un nākam apgūt noteiktās lietas, tad katrs nākamais mūžs ir principā kā nākamā klase, ja, skolā, kur jāapgūst tā kā nākamās programmas, un tad var doties pelnītās brīvdienās. Katras dzīves beigās mēs pametam tā kā savu nonācāto ķermeni un dodamies uz garu pasauli, kur tā kā bijušo apkopojam, izdarām secinājumus un tā kā izstrādājam savas attīstības plāns tā kā nākamajai dzīvei, ja. Tāpēc no nāves nav jābaidās, un tā ir principā tikai tāda pāreja uz nākamo līmeni. Neviens mums nav devis tiesības sevi salīdzināt ar citiem vai ar viņiem sacensties. Mēs drīkstam sevi salīdzināt ar sevi pagātnē un censties pašiem sacensties pašiem ar sevi. Viss, ar ko cilvēks šai dzīvē saskaras, kaut kādā ziņā viņam ir tā kā nepieciešams. Viņam ir nepieciešams tās mācības stundas. Un neviens nav vainīgs, jo slikto, ar ko es saskaros, es principā pats sev pievelku ar savu aplamo domāšanu. Ja? Un jebkuras grūtības ir nepareizas domas sekas. Un ja neesmu agrāk mācījies, tad tas jādara tagad. Un ja nepratīšu šīs mācības pareizi tā kā saprast man nepieciešamo, tad ķermenis cietīs arvien vairāk un vairāk līdz tā kā secinājumi būs pareizi. Katrai situācijai, ja to nesaprot vienu, otro, trešo reizi, katra nākamā tā mācību stunda būs arvien skarbāka. Tāpēc daudzi varbūt ir piefiksējuši, ka citi notikumi mēdz atkārtoties kaut kādā līdzīgā veidā, un tad cilvēks tā kā nonāk izmisumā, jo atkal un atkal nonāk strupceļā, un viņš vienkārši nezina, kā to labot. Gadās arī, ka cits neiztur, jā, un dara sev galu, jo vienkārši vaga pilna ar sūdiem un kartupeļi vēl pa vidu, cilvēks nezina, uz kuru pusi skriet, tāpēc gadās dažādi. Slimība ir tāds, tā kā mīlestības zīme, jo fiziskais ķermenis neprot tā kā parādīt savādāk, neprot mūs pabrīdināt kā vien ar ciešanām, bet varbūt cilvēks tikai tā var labāk saprast, jā, grūti pateikt. Lēni uzkrājot stresu, var rasties vēzis, bet ja ātri uzkrāsim stresu, tad principā var būt insults, infarkts. Katrs darbiņš, ko mēs darām, ies no rokas, un būs grūti tā kā sagaidīt, kad varēsi ķerties pie nākamā darba, ja tu šo darbiņu darīsi no sirds, ja tev tas patiks. Nevajag vienmēr gaidīt tā kā atalgojuma. Runa nav par algu, bet gan, ja kāds jums kaut ko ir paprasījis, tā kā palīdzēt, un tad jūs tā kā gaidat vai tur milzīgas pateicības runas, vai ka kāds jums tur gandrīz vai klanīsies. Nē, ja jūs par to neiespringsiet, tad principā visums jums atlīdzinās ar bonusiem. Ja tiešām to būsiet darījis no sirds. Kas strādā labi un pareizi, tas ir gudrs un ir apguvis šo darbu, bet kas strādā slikti, tas tiešām šobrīd mācās no savām kļūdām. Secinām, ka kļūdas principā nav nekas slikts, jā, gluži pretēji, nožēla, līdzjūtība, ka cilvēks raud, vainas izjūtu, izjūt, izmisums, paššaustīšanās, jā, sodīšana, tas stāvokli tikai pasliktinās. Nekļūdīsies principā tikai tas, kas neko nedarīs, jā, bet tad jūs neapgūsiet vajadzīgo tā kā mācību. Ja cerat, ka tūlīt kļūsiet par miljonāru, var izrādīties, ka vēl neesat principā šādai pieredzēji gatavs, un varat saņemt tā kā pretējo. Tas cilvēks, kurš tiešām jūt, ka, tiešām viņš ir gatavs, jā, kāpēc nē? Bet, ja tas miljonārs ar savu bagātību rīkosies necienīgi,
tad nākamajā dzīvē viņš vienkārši būs ubaks un apgūs jau citu mācību. Ja pratīs lietot tā kā naudu, nenodarot citiem sliktu, tad nākamajā dzīvē viņš varbūt būs karalis, jā, un mācīsies valdīt pār tautu. Tas, kurš vaicā, ja es tūlīt sākšu dzīvot pareizi, jā, vienkārši, lai cilvēki saprot, ka viņi nav ieradušies uz tirgu, kur kaut ko viņiem nosvērs, jā, un saliks groziņā tos prasītos labumus. Tā tas nestrādā. Galvenais centieties labot kaut ko vienīgi priekš sevis no sirds un nedomājiet par to atalgojumu, kas jūs sagaidīs. Kas vainos apstākļus, var principā palikt ar tukšām rokām, bet kas negaidīs atalgojumu, tiks divkārt atalgots. Maz ir tie cilvēki, kas ir apmierināti ar savu ķermeni, tā spēku, skaistumu, un mēs pat neaizdomājamies, ka piedzimstot mēs paši savu ķermeni sev esam izvēlējušies, un mums bija vajadzīgs tieši šis tagadējais mūsu ķermenis. Pretējā gadījumā mēs varbūt būtu izvēlējušies citu ķermeni, ko radījuši citi vecāki, ja? Bet mēs savu ķermeni izvēlamies ar milzīgu mīlestību, lai iemācītos tieši to, ko mums pašlaik vajag. Nevajadzētu arī cilvēkus žēlot, kam ir, teiksim, grūta dzīve, ja, var uzmundrināt, var atbalstīt, pamudināt, kaut ko mēģināt ieteikt, bet nežēlot. Jo tādam cilvēkam, principā, viss, kas viņam būtu vajadzīgs iemācīties, tas būtu lūgt piedošanu par to, ka viņš kādam ir tik ļoti nodarījis pāri, ja, ka viņš ir vienkārši nonācis līdz tādam, ja, ka tā ir sanācis. Jālūdz arī ķermenim piedošana, ka tam viss tas jācieš. Kā zināms, arī tā kā Zeme ir viens milzīgs organisms, un visa Zemē tā apkārt, kas ir sanāk tā negatīvā enerģija, kas no cilvēkiem tā kā krājās, viņa krājās sfērā, ko savukārt veido dažādi tā kā tie stresa slāņi, tā teikt. Un ik viens cilvēks var arī lūgt piedošanu Zemei, ka mēs ar savu tā kā ļaunumu, skaudību, ja, bailēm, vainas izjūtām, atriebību, skopulību, ja, nelabvēlību, apvainojumiem, ļauno prieku un tā tālāk, ja, ka mēs esam izolējuši tā kā Zemi no tā kā tīrā kosmosa un piedot sev, kā mēs esam tā rīkojušies. Jo arī Zeme kā organisms gaida mīlestību, lai cik tas arī citiem var likties smieklīgi, ja, bet viņa ir dzīva, un tas tā arī ir. Uzkrāto negatīvismu Zeme tā kā mēģina izlīdzināt, ja, ar dažādiem tā kā dzīļu procesiem, tur vulkāna izvirdumi, zemestrīces, plūdi, vulkāna izvirdumi, ilgstoši lietus, ja, lietavas, kara palīdzību, jo, ja Zeme vienkārši to nedarītu, tā aizietu bojā. Cilvēki, kas jau no iepriekšējām dzīvēm mokās ar vainas izjūtu, pievelk sev situācijas, kurā bez vainas viņš var kļūt vainīgs. Viņš bieži pārdzīvo tādas neizskaidrojamas vainas izjūtas, kas sarūktina vai kaitina. Katru vārdu viņš var uztvert kā pārmetumu, tātad kā apvainojumu. Un cilvēkam, kas jūtas vainīgs, neko nav iespējams ieskaidrot, jo lielāka viņam būs tā vainas izjūta, jo tuvāk nāk bailes par nākotni. Cilvēks, kurām slēpjas vainas izjūta, vaino citus, viņam
tas ir vajadzīgs, jo tad viņam liekas, ka viņš jūtas tā kā labāk. Hroniskās bailes par bailēm tā kā nesauca, bet tās valda pār cilvēku un neļauj tam tālāk attīstīties, tā kā tās izraisa protestu, naidu, pretošanās jūtas. Cīnītāja tips izvēlas kauju ar ļaunumu, pakļāvīgais tips slīcina bēdas alkoholā, narkotikās. Galu galā, protams, tas, kas cīnās par labo, uzvar nevis par ļauno. Vainas izjūta, kad sasniedz tādu savu kritisko robežu, arī pārvēršas bailēs. Kad bailes sasniedz robežu, kļūst par naidu, un naids sāk iznīcināt cilvēku principā paši. Tas ir, piemēram, vēzis. Un šeit nav svarīgi, vai esat dusmīgs tā kā ārēji, vai dusmas krājat sevī, ja? Rezultāts būs viens un tas pats. Bailes no vēža naidu tikai ātrāk piesaistīs. Uzkrājot dusmas un burkšķot uz citiem, kāpēc viņi tā dara, ja? Efekts tāds pats. Neatkarīgi, vai es esmu dusmīgs, vai pret mani slikti izturas, ja, niknojas manā klātbūtnē, vai es baidos no dusmīgiem cilvēkiem, ja, neciešu dusmīgos. Manī briedīs tāds dusmu stress, ja. Pirmajā stadijā ir panikas dusmas. Tas ir bailes no dusmām, bailes, ka dusmas iznīcinās mīlestību, tas izraisa nemieru, paniku, sekas alerģija. Bailes no tā, ka mani nemīl, izraisa nepieciešamību nomākt savas paniskās dusmas, neprotestēt, un tad mani mīlēs. Slepenās bailes, tas ir jūtu nomākšana, sekas būs astma. Otrā stadija, spīvās dusmas, tā ir tā kā nežēlīga cīņa ar ļaunumu, sekas būs žultsakmeņi. Bailes, ka mani nemīl, rada nepieciešamību tā kā slēpt savas dusmas uz ļaunumu, jo tad jau mīlēs. Tā kā tas nozīmē slepenas dusmas un sekas varbūt nierakmeņi. Trešā stadija - ļaunprātīgās dusmas. Ja savādāk nevar uzvarēt, tā kā novēl ļaunu, kad visu, ko domā, teiksim, saka tieši acīs, ja, sākas strīds, kurā tā kā noskaidro to patiesību, bet ja labēls joprojām tā kā nav apmierināts ar tā oponentu, tā kā ar sava oponenta skaidrojumiem un to, ko viņš ir, tā kā viņš nav, pretinieks nav pārmainījies tā kā saskaņā ar viņa gribu, un tad tās ļaunās dusmas saglabājas, uzkrājot spēku vienkārši nākamajam strīdam, un sekas tam visam būs lēni progresējošs vēzis. Ja vēža slimnieks katru dienu principā prasīs piedošanu sev un tā kā apkārtējiem, viņam ir iespēja uz izveseļošanos. Bet katram cilvēkam ir pašam jāvērtē tā kā savas tās iespēju robežas un jāskatās, kāds būs viņa atbilstošais rezultāts. Jā, jo cilvēka ķermeņa veselības stāvoklis ir viņa dzīves filozofijas tā kā spoguļa attēls, jā, un savas kļūdas cilvēks vislabāk izprot pirms nāves. Ir zināmi fakti, ka mirstošais cilvēks, teiksim, acu priekšā, mirstošā cilvēka acu priekšā izslīd tāda kā kinofilma, jā, par visu viņa mūžu. Tā notiek, lai cilvēks tā kā izprastu savas pieļautās kļūdas. Mēdz teikt, ka dusmas padara aklu,
Tāpēc vēža slimnieki šo kinofilmu noskatās daudz reižu pirms pilnīgi beidz tā kā mocīties. Vēža slimnieki, kas iemācās piedot un dara to pareizi, var izveseļoties, bet ja gadījumā slimība ir pārāk progresējusi, tad slimniekam laimēs aiziet no dzīves pēc agonijas, kas ilgs tikai dažas minūtes. Tas ir tā, ja viņš ir visu sapratis, jā, un tā kā centies piedot. To es arī pati tā kā savā pieredzē esmu piedzīvojusi ar savu mammu, un es pilnībā varu parakstīties zem katra tā vārda, ka tā ir taisnība, tas tā tiešām ir. Pareizi domājuši cilvēki ir principā dzīvespriecīgi, viņi nekad nekaldinās kaut kādus atriebības plānus un ļoti ātri tā kā prot piedot. Ja tomēr sadusmojas, jo neviens cilvēks nav perfekts, jā, vēlāk viņi vienkārši pasmējās par sevi, jā, jo dusmu uzplūdā tā kā ir nolaidušies līdz savam oponentam, līdz viņa līmenim, jā, un drīz vienkārši pārvērtē situāciju un saprot, ka vienkārši viņš piedod tiem, kas ir kļūdījušies. Teiksim, kad ir sācies labais periods, ir jāpriecājas, ka ir labi. Ja ir sliktais periods, jāpriecājas, ka varēja būt vēl sliktāk, jā, un ka jāsaprot, ka tūlīt būs atkal klāt labais. Dzīvē viss ir ļoti, ļoti, ļoti taisnīgi, jā. Mums tikai jāsaprot tie dzīves likumi, jo, ja cilvēks visiem spēkiem cenšas izpelnīties savu to mīlestību, ja, atzinību un uzslavas, viņš nesaprot, ka grib tā kā aizbēgt no savām bailēm, neapzinoties vienkārši, bailes viņu ātrāk panāks, bailēm ir ātrākas kājas. Mērķi tā kā nesasniedzot, šis labais cilvēks var sākt vainot sevi, tā kā ienīst savu bezspēku, lādēt sevi, ja teiksim, neizdodas. Spēki būs vienkārši izsīkuši, spēki būs vējā, un tas pastāvīgais nogurums piespiež šos godprātīgos cilvēkus, ja, ar vienkārši sakostiem zobiem, sevi ienīstot, rāpties pa tām kāpnēm uz augšu, un visi viņi tā kā, visi viņā saskatīs, kad viņš bija centīgs, jā, strādīgs, sirsnīgs, kārtīgs cilvēks, bet ģimene un laulātais draugs būs tā kā palikuši bez mīlestības, un drīz vien var arī palikt tā kā bez šī cilvēka paša, jā, lai arī šis cilvēks, teiksim, viņiem apgalvo, ka viņš cenšas tieši viņu dēļ, jā. Patiesībā viņš izkalpoja sev mīlestību, nesaprotot, ka tā baiļu siena tā kā traucē gan gūt, gan dot mīlestību. Tad, kad cilvēks baidās, kad viņu nemīl, viņā tā kā zūd līdzsvara tā kā izjūta, jā. Un starp jūtu pasauli un domu pasauli viss tas tur maisās, un viņā rodās bailes, ka viņš tā kā, ka viņu nemīl. Šādus cilvēkus vēzis var ļoti ātri nogalināt, bet tikpat ātri šie cilvēki var izārstēties, ja piedos savām bailēm, ka viņu nemīl. Jo bailes, ka mani nemīl, izraisa ļoti daudz kļūdas, un pieļautās kļūdas izraisa vainas izjūtas, tad vainas izjūta sasniedz savas robežas un vienkārši izraisa bailes. Un tā kā, kad tās bailes savā kritiskajā robežā atkal nonāk, tas rada dusmas, un tad no dusmām naids, un naids vienkārši sagrauj cilvēku, ja tad cilvēks ir lemts bojājēji.
Tāpēc tādā ātrā, koncentrētā skaidrojumā principā par manām pārdomām dzīvosim pieņemšanā, pateicībā un mīlestībā. Viss tā!